Sveicināti diskusijā Dabiskais intelekts nav atcelts, kurā pētīsim šī gada karstākās tendences un aktualitātes mārketinga un komunikācijas nozarē. Sarunu vadīšu es, Monika Diana Cālīte, un tajā piedalīsies aģentūras Weekend partneris un stratēģis Edgars Petersons. Sveiks! Sveiki. Aģentūras Deep White partnere un biznesa attīstības vadītāja Laura Pānis-Sērmule. Sveika! Bonava Latvija pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša. Sveiki! Vigivam radošā direktore Madara Ellere. Sveiki. Un satura veidotāja mārketinga speciāliste Kristīne Beitika. Sveiki. Pirms ķeramies pie jautājumiem, kas nav maz ieskicējuši, par ko tad mēs šodien galu galā runāsim. Jau 5. gadu tendences mārketinga un komunikācijas nozarē apkopo pētījums Mārketinga un komunikācijas apskats, ko veido reklāmas aģentūra Weekend, stratēģiskās komunikācijas aģentūra Deep White, tirgus izpētes uzņēmums Norstat un Delfi. Šogad īpašs fokus, droši vien likumsakarīgi, ir pievērsts mākslīgajam intelektam un talantiem jeb satura veidotājiem. Tad sāksim ar to, kā vispār kopumā nozare jūtas. Pētījumā šī kategorija saucas optimisms, un to veido iepriekšējā gada perioda izvērtējums, sajūta par nākotnē gaidāmo un prognoze par resursu izmaiņām. Skatāmies. Pētījums rāda, ka mārketinga un komunikācijas speciālistu vidū šobrīd valda piesardzīgs optimisms. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šis rādītājs ir uzlabojies, taču jāatzīst, ka tikai minimāli. Un kas tad ir tas, kas nozari satrauc un neļauj būt līdz galam pozitīviem? Ja apstākļi ir dažādi, bet tajā skaitā inflācija, ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija un sabiedrības novecošanās. Tas viss pastiprina uztraukumu saistībā ar budžetu un stratēģiju izstrādi. Pētījums atspoguļo kopējo viedokli, bet šeit esam kuplā skaitā paši nozares eksperti. Kā tad ir ar to optimismu un satraukumu? Sāksim ar Edgaru. Kopumā pagājušais gads jāskatās kontekstā ar pagājušā gada nogali, kad bija nojausma par recesiju, kad pēc vēl iepriekšējā gada nedaudz optimismu parādījās arī dažādi izaicinājumi ģeopolitikā un tā tālāk. Līdz ar to bija normāls gāziens uz leju. It kā teorētiski šogad mēs redzam, IKP prognozes uzlabojās, inflācija nomierinās, kaut kāda pirktspēja cilvēkiem parādās, Eiribors samazinās un tam līdzīgi, bet gan pagātnes pieredze liek būt nedaudz piesardzīgiem, plānojot savus mārketinga budžetus un aktivitātes. Gan arī, es domāju, jāņem vērā, ka Latvijā reklāmdevēju, teiksim tā, jomā daudz arī ir valsts uzņēmumu, valsts sektors. Un tad viss šīs diskusijas taupīt, griezt un ierobežot ietekmē noteikti noskaņojumu arī šajā sektorā. Un arī privātajā sektorā gan tuvojošās vēlēšanas ar savām diskusijām, gan arī visādas diskusijas par to, ko, kur, kā ierobežot gan akcijas preču jomā, gan neakcijas preču jomā rada tādu neskaidrību par regulējumu. Un liekas, ka tādi vārti uz regulējumu un ierobežojumiem ir atvērti, līdz ar to tu tā kā redzi, ka no patērētāja viedokļa un ekonomikas viedokļa tu varētu skatīties bišķi gaišāk uz dzīvi, bet atkal no tā regulāciju viedokļa, no platformu viedokļa vispārējo, tu tomēr gribi saglabāt nedaudz piesardzību. Kā pārējie šo izjūt? Es varbūt apkopojot, ko Edgars teica, ārējie kairinātāji ir samazinājušies, noteikti vai pierimuši, jāsaka tā, bet tas, kas ir jūtams, ka neskaidrība ir un noteikti arī būs. Mēs gan esam nozare, kurai visu laiku ir jāpiegādā pozitīvie stāsti, ir jāstāsta par labām lietām un pozitīvām pieredzēm. Es domāju, tas arī nedaudz ietekmē to optimismu, jo mums tomēr ir jārada tās labās ziņas, un tas noteikti ir tas, kas veicina to optimismu nelielo pieaugumu, tā laikam varētu teikt. Madars Maida? Runājot kā no uzņēmuma, varbūt tie, kas nezina, Vigivams ir bērnu mīksto mēbeļu uzņēmums. Un, ja tā padomā, tad mūsu produkts tādā produktu prioritāžu skalā ir pašā apakšā. Kas nozīmē, ka mums ir kaut kādos brīžos, tīpaši, ka ir globāli kaut kāda ekonomiskas problēmas vai ģeopolitiskas, kad mums ir tomēr 2-3 vairāk jāstrādā pie tā, lai to mūsu produktu pārdotu, lai pārliecinātu, kāpēc mēs esam forši, labi un kāpēc mēs esam vajadzīgi. Labā lieta tā, ka cilvēki parasti uz dzīvniekiem un bērniem labprāt nav. Jā, tas gan jā. Kā jums? Jā, es gribētu piebilst to, ka mēs šobrīd redzam jau tādu labu, tā teikt, jau pat gribētu teikt uzrāvienu tajā, kas notiek tieši mājokļu segmentā. Jo mājoklis, lai arī
ir pirmās nepieciešamības prece, bet vienlaicīgi arī nav, jo visi mēs kaut kur dzīvojam, tad mums vienmēr tā diskusija, kas tad notiek, kā tad varētu to stimulēt, un tad vienmēr liekas, kas tad ir tie galvenie konkurenti, bet galvenais konkurents mājokļu tirgu ir tavs esošais mājoklis, jo tā kā, es nezinu, piemēram, ja tu gribi nopirkt maizi, tad, protams, tu bez viņas nevari, bet, tā kā padzīvot vēl pie mammas vai pie drauga spiedīgos apstākļos, kad iespējams draud kaut kāda ģeopolitiska krīze, protams, visi ir gatavi. Un tad līdz ar to šobrīd mēs redzam, ka pamazām šis te mainās, šis gads paliek jau tāds krietni labāks un spēcīgāks, un es teiktu, ka viņš būs krietni labāks par visiem iepriekšējiem. Tā kā, es gribētu jau iesēt tādu pozitīvismā sēklu un ar tādu cerību nākotnē, kad viss tikai ies uz labo pusi. Un arī paklausoties mazliet banka ekonomiski, ko viņi saka, tad viss ir pagaidām tādā mierīgā, bet tomēr augšupējošā ciklā, kā arī mums to parādīja pētījums. Tā kā cilvēkiem un patērētājiem sāk atgriezties tāda ticība, un ja jau pat pērk mājokli, kas nozīmē arī uzņemties lielākas saistības ilgākā termiņā, tas jau tomēr liecina par kaut kādu tādu emocionālo stabilitāti un to, ka cilvēki ir gatavi iet uz priekšu un varbūt pievērt acis uz šādām tādām ģeopolitiskām lietām un tomēr baudīt dzīvi un domāt par nākotni. Manas, kā satura veidotājas pastakastīte, ir absolūti visu laiku noslogota vienmērīgi ar jautājumiem, kur tu šo pirki, kur to var iegādāties un vai ir saite. Tāpēc mums ir tāds optimisms jūtams sociālajos tīklos. Tad tāda ļoti vidējas aritmētiskais, tomēr ar augšupejošu likmi, kā rāda arī pētījums. Laura, sanāk strādāt jums aģentūrā ar dažādiem klientiem. Edgars jau minēja, ka ir tādi, kas savalk jostas. Cik lielā mērā jūs izjūtat to tādu taupības un piesardzības domāšanu? Es domāju, te būtu jādala divās daļās valsts pārvalde. Tur tā piesardzība ir acīm redzama. Es nezinu, vai to varētu vienmēr saukt par taupību, piesardzību un lēmumu neizdarīšanu, pat varbūt dažkārt, vai pat pretēji pārsteidzīgi lēmumi. Bet privātais sektors noteikti tur mēs jūtam un redzam, ka tur vairāk klienti meklē tādas drošas pārbaudītas metodes. Tā varbūt neiziet tik ļoti daudz uz risku, uz pārlieku trakām, radošām idejām, bet strādā ar lietām, kuras zina, ka strādās. Tā, kas ir saprotami, un tad cerībā varbūt tad, kad tā bāze vēl vairāk sakārtosies, tas optimisms būs audzis vēl vairāk, tad varbūt atļausies vēl trakulīgākas un jāstrākas idejas. Interesanti, Kaspars mums pārstāv nekustamā īpašuma tirgu, kas ir tiešām, kā tu pats teici, atspoguļot to sabiedrības labklājību un prieks dzirdēt, ka visi iet kopumā uz augšu, bet tomēr ir tie konkrētie izaicinājumi un ģeopolitiskā situācija droši vien ļoti ietekmē attiecības ar nekustamo īpašumu. Kas ir jums tie galvenie izaicinājumi un cik veiksmīgi izdodas ar tiem tikt galā ar mārketingu un komunikācijas palīdzību? Es gribētu teikt, ka iepriekšējos gados tā komunikācija un mārketings bija krietni aktīvāks, jo bija jāstrādā vairāk, jo bija vairāk šie ārējie faktori, kas ietekmēja tieši cilvēku pārliecību par to, vai ir droši, vai vajag tagad, varbūt nogaidīt. Un paralēli tam visam nāca klāt arī finanšu viss, kas bija saistīts ar Eiribor, salīdzinoši finansējums kļuva salīdzinoši dārgāks pret to, kāds tas bija iepriekš. Un cilvēki kādu laiku bija baudījuši tādu ļoti tādu privileģētu stāvokli, ka Eiribors bija 0, visi zināja, ar ko rēķināties, bija tāda stabilitāte, un tad pēkšņi vienā dienā, protams, ko neviens negaidīja, sākās karš, un līdz ar to arī tad visas problēmas, kas kaut kādā veidā nonāca arī līdz Eiribora paaugstinājumam, un līdz ar to cilvēkiem bija tāds šoka moments, un tad bija ļoti daudz jāiegulda tieši skaidrojošajā darbā, ļoti daudz tieši caur komunikāciju, vajadzēja cilvēkiem kaut kādā veidā likt justies droši, pateikt, ka tas ir ok, šobrīd arī pirkt dzīvokli un uzņemties kaut kādas ilgtermiņa saistības. Un tie bija tādi galvenie izaicinājumi, ar ko mēs saskārāmies, jo kā jūs minējat, tad mājoklis visi kaut kur dzīvo un tādos smagos un nezināmos apstākļos, kādi bija pāris gadus atpakaļ, ir ļoti, ļoti grūti cilvēks pārliecināt. Jo, ja tā prece šī gadījumā mājoklis maksāt arī lētāk, tad to varbūt arī būtu vienkāršāk izdarīt kaut kādā veidā, jo tu saproti, ka tas nekādā veidā neietekmēs tavu ikdienu. Bet, ja tu saproti, ka finanšu izdevumi ir dārgi, tu nezini, kas ar tevi var notikt kaut kādā tuvākajā laikā, tie ir no ģeopolitiskā skatu punkta, tad to lēmumu pieņemt ir ļoti grūti. Un
reklāma tīri šajā laikā īsti nevarēja palīdzēt. Tur vajadzēja mazliet vairāk ieguldīt laiku tieši komunikācijā, skaidrojošajā darbā un tāda veida cilvēku uzrunāšanā. Sanāk, ka tagad tas ir nesis augļus. Tagad tas ir nesis augļus. Mēs esam nomainījuši arī šo fokusu vairāk atpakaļ uz mārketingu, bet komunikācija mums tāpat ir ļoti aktīva vienmēr, bet jau par citiem tematiem. Šobrīd mēs redzam, ka mēs varam atkal veltīt laiku varbūt zīmolam, kas varbūt nebija tik svarīgs pāris gadus atpakaļ. Mēs varam veltīt laiku varbūt uzņēmuma vērtībām, pastāstīt mazliet vairāk par to, kas mēs esam. Mēs varam atkal veltīt laiku ilgtspējai, kas varbūt tagad nestāstīšu, kad bija tālāk, kas varbūt ir mainījis savu pozīciju attiecībā par citiem faktoriem, bet mēs varam par to atkal runāt. Un šīs visas tēmas cilvēkiem sāk atkal palikt aktuāls, jo tajā brīdī, kad tu baidies no kaut kādas lielas krīzes, tad tur faktiski strādā tikai kaut kādi citi instinkti, ar kuriem tradicionālais mārketings netiek īsti galā, es gribētu teikt. Bija vēl ko piebilst? Tad ejam tālāk, ja reiz sākām runāt par prioritātēm, kādas ir prioritātes attiecībā uz stratēģiju. Pētījums rāda, ka digitālās un sociālo mediju stratēģijas izstrāde ir starp būtiskākajām prioritātēm tuvāko 2 gadu laikā. Ja reiz runājam par digitālajiem kanāliem, Edgar, kas nosaka, vai digitālo kanālu stratēģija patiešām ir efektīva un rezultatīva, vai tā ir auditorijas, sekotāju pieaugums, vēl citi parametri, kritēriji? Man liekas, sāksim ar to, ka tev ir svarīga konversija, lai tu sasniedz tos savus pārdošanas mērķus. Un kolēģi no Vigivam aktīvi māja galvu, un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Un man liekas, ka tas ir ļoti interesanti, ko var vērot pēdējo gadu laikā tieši šajā pētījuma segmentā, ka arvien vairāk apzinās, ka ļoti svarīgi ir šie tiešie kanāli, kas ir tā tava datubāze, e-pasta mārketings, pircējs, kas jau veicis pirkumu, kā tu viņam par sevi atgādinās. Tālāk, protams, seko sociālajie tīkli, jo ja jau reiz cilvēks tev ir piesakojis vai kaut kādā algoritmu dēļ, tu viņam parādies pie apvāršņa, tad viņš jau ir karstāks, gatavāks mērķis, uz ko strādāt. Un tālāk jau aiziet klasiskā reklāma un tā tālāk. Līdz ar to es teiktu, ka tas svarīgākais ir dīvaini izklausīsies no radošās aģentūras puses, bet saprast, kas ir tev pārdošanas mērķi, un pēc tam secīgi saprast, ar kādiem mārketinga rīkiem tu to panāksi. Reizēm tev ir nepieciešams ieguldīt zīmolā, reizēm tev ir nepieciešams ieguldīt pārdošanā, bet dienas beigās pirmais jautājums digitālajā stratēģijā ir, kā tu panāksi konversiju. Un tu sāc ar tiešajiem kanāliem, un tālāk jau kaskadē to tālāk uz sociālajiem tīkliem, klasisko mediju un tā tālāk. Tas no strateģiskās puses, kā praksē izskatās Vigibamai, jo sekotāju ļoti daudz priekš Latvijas mēroga, un, cik es saprotu, starptautiskā mērogā darbojaties vairāk nekā 100 000. Kāda ir jūsu stratēģija? Mēs primāri sākām ar to, ka mēs nodefinējām, kas ir tās mūsu vērtības un kas mēs esam, jo patiktu visiem nevari. Un visus sasniegt arī nevari. Un tajā brīdī, kad tev ir skaidrs, ar ko tu komunicē, kas ir tava auditorija un kas ir tās vērtības, kuras tu gribi nodot mūsu gadījumā, tad tas ir dizains, funkcionalitāte un kvalitāte. Un tad uz šī pamata mēs tad arī tālāk būvējam visu mūsu digitālo stratēģiju, kādu komunikāciju, ko mēs veidojam. Un, mēs tomēr kaut kā arī atdalam to awareness, kas ir, ka mēs gribam dabūt vairāk to atpazīstamību, dažādas kampaņas veidojam, un tad jau tālāk, kad tu esi dabūjis kaut kādus tos cilvēkus, kas tev ir pamanījis, tad jau tu tālāk mēģini viņus ar to āķi uzāķēt, kur tu vairāk tad pastāsti par, mēģini būt caurspīdīgāks, kur tu pastāsti par sevi, par uzņēmumu, par produktu, kas ir tās kvalitātes un tad tālāk. Man jau šķiet, ka šobrīd ļoti svarīgi ir veidot to community vai to komunu, kur tu vāc kopā līdzīgi domājošos cilvēkus. Un, kā jau arī kolēģis minēja, ka tomēr šobrīd tas zīmols un tās vērtības, ko tu nodod, ir ļoti svarīgas. Un cilvēki tomēr to skatās, izvērtē. Es gribētu piebilst tieši konkrēti arī ar tiem tiešiem kanāliem, ka reizēm, kāpēc man patīk, ka tu sāku pievērst tam lielāku uzmanību, jo
pat vienkārši newsletters vai vienkārši e-pasts, kas paziņo, ka mēs tavu pirkumu esam pieņēmuši, tu viņu vari izveidot tekstuāli un vizuāli formālu, kā servisa e-pastu, un tu vari tajā iepilināt arī tās vērtības, nezinu, dizaina funkcionalitāti un tā tālāk, un nodot ar to. Un man liekas, ka tas ir daudziem uzņēmumiem garām palaist iespēja tādos vienkāršos kanālos nokomunicēt savas vērtības un audzēt lojalitāti. Neizdarītiem aizdarbiem. Es to saku par neizdarītiem aizdarbiem. Tā ir ļoti daudz klienti, kas grib pārlikt pāris soļiem uz priekšu, un mēs gribam jau to, un tad patiesībā tev jāpakāpjas atpakaļ un jāpaskatās, vai tu izdarīsi visu mājās, atbilstoši gan vērtībām, gan tam mērķa klientam, un tikai tad tu vari domāt par reklāmu televīzijā. Tas jau tomēr ir par to saikni ar klientu, vai ne? Jā. Es arī bieži saskaros ar to, ka mēs kā satura veidotāji, mēs varam atvest auditoriju, savu auditoriju uz jūsu profilu, uz uzņēmuma profilu, bet kas notiek tālāk? Ja tur nav nekāda informācija paturpinoši vai kaut kas, kas atgādina par to, tad neizdodas tā lielā atbildība no tā influencera, ko sagaida. Man ļoti patīk piemēri ar autodīleriem, kur tu aizēji, piesakies testdrivam, es vēl ar vienu jau 15 gadus no viena dīlera gaidu atbildi. Un tas ir tas stāsts, tu aizved cilvēku līdz kanālam, viņš iespējams pat atstāja savu kontaktu, bet tālāk tu neesi norganizējis pārdošanas procesu, lai tu apstrādātu tālāk. Tas, man liekas, labi ieskicē nedaudz arī nākamo mūsu tematu loku, kas ir par dabisko intelektu, ka nevar paļauties tikai uz mākslīgo intelektu, jo tas var kļūt bezpersonisks un loģiski augot izmaksām, darba spēka pieejamības izaicinājumiem, gribas arvien vairāk paļauties uz mākslīgo intelektu kā uz glābiņu, bet jautājums, vai tas tiešām tāds ir, vai tas tomēr nevar iegriezt kājā, tā teikt. Un ko tad rāda pētījums, ka 2 gadu laikā par veseliem 50% ir pieaudzis to speciālistu skaits, kuri darba ikdienā lieto dažādus mākslīgā intelekta rīkus. Tomēr nevelti šī gada pētījuma sauklis ir dabiskais intelekts nav atcelts, pasvītrojot, ka šie rīki ir jālieto piesardzīgi un tā teikt pieslēdzot smadzenes. Edgar, kā ir tavā komandā, kādiem uzdevumiem izmantojot mākslīgo intelektu, cik sekmīgi, kas ir tie varbūt foršie piemēri, ar kuriem var padalīties? Viens ļoti veiksmīgi viņu var izmantot ideju prototipēšanai. Daudz ietaupa laiku uz ideju skicēšanu, tālāk prezentējot klientam ideju, tu ātrāk gūsti izpratni klienta pusē par to, par ko tā ideja ir, kā viņa potenciāli varēs izskatīties un tā tālāk. Bet skaidrs, ka man patīk tāda analoģija ar Photoshopu. Pirms daudziem gadiem, kad viņš parādījās, visi lietoja Photoshopu, bet veids un kvalitāti, kā tas tiek lietots un rezultāts, ko tu iegūsti, atšķirās no cilvēka uz cilvēku. Līdz ar to, lai tu tālāk šo te, es runāju tagad par satura ģenerēšanu, lai tu tālāk šo te rezultātu, ko tu esi iegūst caur mākslīgo intelektu, prezentētu plašākai publikai, tur tomēr tev vajag prasmes. Tas nav vienkārši ierakstīt lodziņā random tekstu. Tev vajag prasmes, tev vajag arī iespējams prasmes ne tikai dabūt to bildi vai video, bet pēc tam veikt pēcapstrādi jau profesionālos programmatūras rīkos un rezultātā arī prasmi novērtēt to, ka jā, tu esi ietaupījis laiku, tu esi iespējams ietaupījis arī resursus, bet vai tu šajā ceļā neesi pazaudējis kaut ko vairāk, kas ir zīmola tonalitāte, zīmola vērtības, atšķirība konkurencē. Es pēdējā laikā vienu un to pašu karikatūras stilu esmu redzējis baneros vismaz 2, 3 dažādiem zīmoliem. Jā. Tad vairs nesaproti, kas ir kas. Es laikam vēl pieliktu klāt, ka mākslīgais intelekts var tā uz 5, 6 varbūt labākajā gadījumā radīt to rezultātu. Un ir iespējams cilvēki, lietas, veidi, formas, kur tas ir pilnīgi ok. Bet ja mēs ejam uz tādu 10, tādu uz maksimumu izcilu rezultātu, tad skaidrs, ka tur bez tā cilvēka pieslēgšanās un tās papildus kapacitātes, tur nekādi nevar. Vēl viens tāds salīdzinājums, ko mēs jokojam reizēm aģentūrā, ka mākslīgais intelekts ir jaunie stoku bildes. Ja? Un te ir stāsts arī par to, ka tu vari atrast to, teiksim, reklāmu juridiskām personām, tu atrod to skaisto cilvēku ofisā, vai ne? Un pēkšņi tu redz, ka vēl 2 ir to pašu bildi izmantojuši.
Bet tu ātri esi atrisinājis problēmu. Bet tu tajos pašos stokos vari veltīt stundu vai 2 un atrast tiešām specifisku un interesantu bildi. Respektīvi, problēma nav rīkā. Problēma ir intelektā, ko mēs izmantojam. Vai neizmantojam? Vai neizmantojam. Absolūts fakts. Viens ir arī, ja tu reklamē produktu, bet otrs ir, ja tu pats esi savā ziņā produkts un tā ir tava seja. Tāpēc interesanti pavaicāt Kristīnai. Ļoti labi, ka tu man pajautāji, tāpēc, ka es tieši vakarā gatavoju ierakstu un domāju, nu labi, es uzrakstīju aprakstu un mana spēcīgā puse manā personīgajā blogā ir tieši tas, kā es veidoju aprakstus un saikni ar savu auditoriju. Un es domāju, nu labi, varbūt jāpārbauda kļūdas, varbūt iedos kaut kādu labāku huku, kas ir šis pievērst uzmanību, ieliku savu šo tekstu ChatGPT un palūdzu, vai var uzlabot. Protams, kāda runa viņš var uzlabot. Es izlasu un es saprotu, tas vispār nav par mani. Tas teksts ir palicis tik mākslīgs. Un man likās, lai man ir manas kļūdas, man taču vajag arī pacelt statistiku, lai man kāds uzraksta, ka man ir kāda kļūda. Un tas palīdz, Instagram policija nesnauž, bet es atstāju savu autentisko tekstu un es saprotu, ja es sākšu izmantot šo mākslīgo intelektu savam saturam, es nebūšu vairs autentiski, es nogalināšu to savu esenciju, to savu svarīgo, un es pēc tam skatos, komentārus, domāju, nu viss labi, viss kā arī labi, ka es neizlaboju. Bet, protams, es izmantoju ikdienā, jo satura veidotājs ir diezgan vientuļa profesija. Mums nav aģentūra, komanda apkārt, varbūt ir kāds labākajā gadījumā ir kāds palīgs, un tad tu tur tajā savā malies radošumā un reizēm izsīkumā, un tad ir forši, ka var aprunāties un rast kādas idejas vai domas, kurā virzienā iet, tāpēc jā, es izmantoju. Jā, jo viens no veidiem, ko atzīmē arī pētījumā, ir šis te ideju ģenerēšana un saruna principā, bet tas jau nenozīmē, ka tev nav jāieguldās arī pašam. Es pats atceros pirms pāris mēnešiem, es izmantoju to pašu ChatGPT, lai vienkārši brainstormotu zīmola platformas apgalvojumus, bet pirms tam bija vairāk mēnešu darbs ar izpētēm, darba sesijām, mums jau bija hipotēzes, kā vajag, un pēc tam es vēl 10 stundas mocījos un ģenerēju, un es viņu neizmantoju kā satura radītāju, bet kā sparinga partneri, bet satura beigās tomēr radu es pats. Un es vēl guvu emocionālu apliecinājumu, ka mans ieraksts ir labs, jo man ļoti uzmundrināja, kāds ar mani aprunājās, jo ģimenē reizēm ir apnicis jau. Sveic arī kā pašvērtību. Tieši tā. Kā jūs jau ieskicējāt, varam arī paskatīties, kam tad speciālisti galvenokārt mākslīgo intelektu izmanto, pārsvarā radot tekstus un attēlus sociālo mediju reklāmas materiāliem un, protams, arī ideju ģenerēšanā. Un šeit savukārt mēs redzam, kādos nolūkos uzņēmumi izmanto mākslīgo intelektu satura radīšanā. Te jautājums ir Madarai, kā uzņēmuma pārstāvēji, cik lielu lomu jūsu ikdienā spēlē mākslīgais intelekts un kur jūs redzat lielāko atdevi? Spēlē, protams, bet es arī piekrītu kolēģiem par to, ka tu nevari 100% to paļauties. Tas, ko mēs noteikti esam ieguvuši no mākslīgā intelekta, ir laiks, kad tieši veidojot kaut kādu saturu vai bildes vai video, apstrādājot, montējot. Es atceros, ka kaut kādas mazas lietiņas prasīja tik ilgu laiku, bet viņas ir ļoti svarīgas un tev nav variantu, un tagad tas vienkārši prasa pāris minūtes, un tas ir vienkārši fantastiski, jo tu vari ātrāk uzstāties uz priekšu un izdarīt kaut kādas lietas. Un, varbūt par tādu tekstu ģenerēšanu man īstenībā jau ir sāksies drusciņi tāda pretestība, jo tu vairāk redzi un skaties uz tiem ģenerētajiem tekstiem, jo tu jau vairāk atpazīsti, kas ir mākslīgā intelekta radīts un ko ir rakstījis cilvēks pats. Tāpēc es īstenībā mēģinu no tā pēc iespējas vairāk izvairīties, cik līdz ar to, ka mēs komunicējam tikai angliski un angļu valoda nav mana pirmā valoda, es izmantoju viņu vienkārši kaut kādai kļūdu labošanai un tā, bet es cenšos tomēr un arī kolēģus aicinu rakstīt pašiem un tomēr tos tekstus ģenerēt pašiem, jo to baigi var pamanīt.
Nu, jā, un, protams, tāda liela lieta, kas arī mums palīdz, ir kaut kādā analīzē un reportos un tādā lietā, kur viņš ļoti labi palīdz salikt kopā datus un izvilkt kaut kādu informāciju, kas tev ir vajadzīga. Tas noteikti ir kaut kas fantastisks un noteikti jāizmanto, bet tas ir tikai instruments. Jāprot izmantot. Jā, tas ir jāprot izmantot. Kādas Bonovai attiecības? Mums ir īstenībā ļoti labas attiecības, bet, kā jau visās attiecībās, jāietur sava distance, es gribētu teikt. Un, tas, kur es varētu minēt kā labo piemēru, mēs Bonava esam sakojot šeit Eiropas Savienības direktīvai par alternatīvo tekstu mājaslapās, kas ir tieši paredzētas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Mūsu mājaslapā ir arī pat iestrādāts jau mākslīgā intelekta rīks, kurš palīdz šos tekstus radīt. No vienas puses, protams, viņš izdara to automātiski, tie teksti pat ir diezgan ok-iši, bet tajā pat laikā ir kaut kādas vietas, kur mēs redzam, ka tomēr vienalga ir jāpiestrādā, piemēram, bilžu apraksti kaut kādi īsti neatbilst. Tas, protams, var palīdzēt izdarīt vairāk un varbūt pat ātrāk, jo tev nav jāpieslēdzās no nulles, tas jau pieslēdzies kādam. Tev varbūt tās ir bišķiņa, kā saka, nezinu, varbūt tā jaunākais asistents ir pastrādājis, un tad tu vari salikt tos punktus uz i. Tas, protams, palīdz. Un it sevišķi šādos darbos, kas, es gribētu teikt, tas ir tāds vairāk rutīnas darbs, un daudz pat varbūt to vispār nedarīt, jo tas nav obligāti. Tas tev nepalīdzēs pārdot vairāk, tas tev nepalīdzēs piesaistīt vairāk klientus, tas ir vienkārši darbiņš, kas ir jāizdara. Un šādos gadījumos, protams, mākslīgais intelekts ir tāds labs atspējs šim visam. Un tāpatās, protams, arī sociālo mēdīju satura ideju ģenerēšanai un tādām vairāk tīri sparingam un idejām, bet tā, lai mēs varētu pateikt, ka mēs izmantojam aktīvi ikdienā tieši satura nerediģētai publicēšanai un ģenerēšanai, es gribētu teikt, nē. Mums ir bijis labs viens plakāts, mēs uztaisījām, bet tas plakāts bija tāds, kur mēs veidojām konkursu sadarbībā ar Mākslas akadēmiju jaunajiem vides objektu studentiem. Mums bija jāuztaisa putns tāds. Tajā brīdī, kad tev nav ideja, un patiesībā varbūt tur nav pat tik ļoti svarīgs tas gala rezultāts, jo tas varēja būt abstrakts, tam nevajadzēja reprezentēt produktu, tas ir konkurss, afiša konkursam, un mums sanāca, tas putns bija ļoti smuks beigās. Bet tā, lai mēs varētu izmantot mākslīgo intelektu mūsu produktu atspoguļošanai, kas patiesībā kaut kādā mērā es ceru, ka var būt pat salīdzinoši tuvākā laikā dos kaut kādu pienesumu, jo šobrīd mums tā pieredze nav bijis laba, ir tieši vizualizācija un produkta šī vizuālā materiāla radīšana, jo mēs kā uzņēmums pārdodam dzīvokļus vēl būvniecības stadijā ļoti bieži tajā vietā, kur reāli būs māja, nav nekā. Un šobrīd ir tā, ka mēs maksājam ļoti lielu naudu cilvēkiem, kas burtiski ar roku visu ņem no šī arhitekta modeļa uzzīmētā un pārnes skaistā vizualizācijā. Un man ir tāda cerība, ka kādā brīdī to varēs izdarīt dažu sekundžu laikā ar mākslīgā intelekta palīdzību, un tas ietaupīs ļoti lielā mērā resursus, un tajā pat laikā varēs ģenerēt gan daudz vairāk satura no dažādiem leņķiem un klientiem, dažādiem intereses punktiem, apskatām šo produktu, gan arī lētāk un ietaupīs resursus. Bet šobrīd tas, ko mēs redzam, ka tas vienkārši vēl nav iespējams, tas vēl nestrādā šobrīd. Un man liekas, ka arī tas, kas ir jāpārdzīvo, ir, ka mākslīgais intelekts nav utopija, kurā tu varēsi radīt saturu bez maksas un bez laika ieguldījumu, jo mākslīgiem intelektam tāpat vajag dot darbu uzdevumu. Piemēram, šis vizualizācija ģenerēšanas iespēja ir labs rīks, ir labs piemērs. Iespējams, radīsies ļoti specifisks AI rīks, kas to dara, bet viņš nebūs bez maksas. Viņš būs lētāks nekā līdz šim, bet viņš nebūs bez maksas. Un otrs arī stāsta par to, ka iespējams tagad tu ģenerē to saturu, to bildi, bet tu kā speciālists tev liekas, super ietaupīja laiku, davai, es atvainojos, liekam iekšā, publicējam, viss kārtībā. Bet tu neesi ieguldījis domu nodefinēt uzdevumu un pārbaudīt to. Un tad ir gadījumi, kur parādās bildes nopietniem reklāmdevējiem ar V-ģeneratoriem, kuros ir nevis 3 lāpstiņas, kā vajadzētu būt, bet 4. Bet nespeciālistam, kurš ātri uzģenerē un ieliek, tas liekas, jā, ok, propellers ir.
liežam. Edgars ļoti labi ieskicēja to, par ko mēs runājam tālāk, ko jūs jau teicāt, jā, ka primāri pārāk paļaujoties uz mākslīgo intelektu, vairāk nekā 40% speciālisti atzīst, ka tā ietekmē var rasties bezpersonisks saturs un, protams, arī kļūdas. Kas ir vēl tie galvenie riski un varbūt kādas kļūdas, kurus nesaucot nevienu vārdā varam minēt? Šķiet liels risks, ko daudzi varbūt bieži vien neapzinās, ir tas, ka mums arī atbildēs atzīmē, ka pārsvarā cilvēki izmanto šos te ChatGPT, Gemini un visus citus publiskos rīkus. Un tad tu viņā dod informāciju, kas varbūt arī sensitīva. Tu viņam dod arī datus, kas iespējams ir sensitīvi, zīmola, intelektuālo īpašumu, kas ir sensitīvi, bet šis rīks ir publisks. Viņš trenējās uz to, ko tu viņam iedodi, un rezultātā tu nodod šo te informāciju tieši netiešā veidā iespējams saviem konkurentiem. Tā kā tas ir tāds, man liekas, viens ļoti liels risks, un, protams, uzņēmumiem ir daudziem politika, kur nedrīkst izmantot un nevajadzētu izmantot, bet mums arī tajā pašā atbildē daudz izvēlējās atbilžu variantu nevēlos atbildēt, kas nozīmē, ka iespējams sociāli vēlamā atbilde ir, ka tu neizmanto, bet realitātē, tu to pašu nevēlos tekstiņu. Atzīties, varbūt, Pavisam īsi skaidrs, par ko mēs varbūt nerunājam tik skaļi, bet kas ir tāds jautājums, kas globāli tiek risināts autortiesības, ētiskie aspekti viennozīmīgi un dažādi juridiskie aspekti, kas arī vēl kaut kādā ziņā daudziem karājas gaisā. Kā tur īsti ir beigās? Jā, es tieši arī gribēju minēt par šiem juridiskiem aspektiem, jo šobrīd, vismaz skatoties no mājokļa attīstītāja perspektīvas, ir tā, ka šīs projektu vizualizācijas principā kalpo kā apsolījums klientam. Mēs klientam apsolam, ka tajā brīdī, kad māja būs uzbūvēta, viņi izskatīsies principā 1:1 ar šo vizualizāciju. Labi, varbūt koki būs bišķiņ mazāki, bet viņi izaugs pēc kāda laika. Tajā brīdī, kad šīs vizualizācijas ģenerē mākslīgais intelekts un īsti viņas varbūt nepārbauda līdz galam, rodās risks, ka kādā brīdī atnāk patērētājs, kas ir mūsu pircējs un saka, hei, rekur, es nopirku dzīvokli, jūs apsolējat, ka viņš izskatīsies šādi, bet rekur dabā ir šāda. Un šobrīd ir tā, ka to pārbauda dzīves cilvēks, kurš taisa šo modeli, mēs ejam vairākas reizes cauri, un mēs 100% varam atbildēt, ka šīs vizualizācijas būs līdzīgas šim vai pat 1:1 gandrīz kā produkts, kad būs pabeigts. Tajā brīdī, kad to īsti neviens nepārbauda, var rasties dažādi patērētāju aizsardzības juridiskas problēmas. Un tad jāsūdz tiesā. Un kurš tad īsti uzņemsies atbildību? Jebkurā gadījumā atbildība būs jāuzņemās uzņēmumam. Un tad, ja to īsti nevar pārbaudīt un neviens no uzņēmuma darbiniekiem īsti pats nav bijis klāt, tad tā situācija izveidojās tāda diezgan nepatīkama, ka uzņēmumam ir jāatbild par mākslīgā intelekta kaut kādām radītām kļūdām par no tādu finansiālu aspektu. Tagad tas ir tāds vēl viens ļoti būtisks, kas jāņem vērā. Man liekas, ka tu ļoti labi ieskicēji. Mākslīgais intelekts bieži rada tādu ilūziju, ka viss ir kārtībā. Tā kā tu apskaties gan uz tekstu, gan izstāsti, ka viss ir kārtībā, 4 lapsiņas. Izstāsti, ka viss ir kārtībā, un ja tu neiedziļinies detaļās, tad tur ir baigi lielie riski. Līdz ar to tam dabiskiem intelektam ir jākļūst vēl asākam, un tur ir jāvelta laika. Iespējams, tu ietaupīs kaut kādu laiku uz idejas ģenerēšanu un apstrādi un tam līdzīgi, bet tev jāsako tam visam līdzi. Un tas laiks nav tā, ka tu ietaupīsi mīnus 90%, bet mīnus 30% visticamāk. Jo es kā žurnālists varu piebilst, ka ar tādu pārliecību pasniedz tajā un tajā gadā notika, bet tas cilvēks dara to un to, kas ir pilnīgas muļķības. Tā kā, absolūti, kā no satura veidotāja viedokļa. Konkrēti arī situācija, ka es uzdevu jautājumu, un man tur bija tāds par veselību, un tēmas arī skar veselību, un, protams, kur gan citur smelties veselības atbildes ārsts, risinājums kā pie ChatGPT. Un nevar paļauties. Ir jāpārbauda vairāk šie avoti, uzticamības, un es patiesi esmu pajautājusi, un tur tāda pārliecība bijis pretī, ka tieši šādi, un tur faktos un dažādi apspēlēts, un beigās
es arī uzņemos atbildību, ko es publicēju savos sociālajos tīklos, un īpaši, ja tas skar kaut kādus ciparus, faktus, un es it kā esmu pārbaudījis, bet nevaru vienam avotam uzticēties, un ir jāmeklē vēl veidi, kā pārbaudīt, vai tā informācija ir patiesa, un vai es tiešām drīkst nodot tālāk šo informāciju publiski tik lielai auditorijai. Šis ir ļoti labs punkts, jo tas, ko mēs redzam tendencēs no patērētāja puses, ir tas, ka patērētājs savā pirkšanas ceļā ir iekļāvis šos te mākslīgā intelekta rīkus ļoti aktīvi. Salīdzinot opcijas, izpētot produktus, principā izmantojot to kā tādu pirkšanas izpētes rīku, meklētāju rīku un tā tālāk. Un mēs jau redzam, ka visi šie rīki arī pamazām attīstās kā meklētāji, integrējās pārlūku programmās un tā tālāk. Un neatbildētais jautājums ir no tās otras puses, no mārketinga un komunikācijas uzturētāja puses, kā mēs varam ar savu saturu pozitīvā ziņā ietekmēt mākslīgo intelektu, lai viņš dod objektīvu un pareizu informāciju par mūsu produktu. Visi ir iemācījušies strādāt ar meklētāju optimizāciju, SEO, SEM un visu pārējo gadiem, vai ne? Kas notiek tajā pasaulē, ir vēl liels neatbildēts jautājums un melnā kaste. Jums jau arī iespējams ir visādi. Mēs tagad esam sākuši šo darīt, jo īstenībā mēs, protams, arī paši testējam un skatāmies, ja tu tur ieraksti Vigivam, ChatGPT, ko viņš tur izmet. Sākumā viņš tur kaut kādus vispār cilvēkus, kas mūsu uzņēmumā pat nestrādā. Mums tur vadītāji kaut kādi tādi, tad, tagad jau mēs diezgan daudz esam sākuši viņu strādāt, un tad viņš jau tā kā mūs atpazīst, un viņš zina to informāciju par mums, bet, par to SEO arī tā ir pilnīgi jauna pasaule, kur mēs tagad metamies iekšā, un tas darbojas pilnīgi citādāk. Es vēl nevaru komentēt, kā un kas mums ir tas pats pašā sākumā, bet skaidrs, ka tas, kā cilvēki meklē informāciju, mainās, un tas būs jāpielāgo. Bet jūsu pieredzē kļūdas riski? Jā, ir tieši par šo pašu vēja ģeneratoru ir bijušas situācijas, bet tev ir jābūt asam. Bet es nevarētu šobrīd tādu piemēru pateikt. Tāds, varbūt tieši, kad meklē par mums informāciju, kad tad ir bijis kļūdaina, bet nav bijis tāds, ko es tagad ātrumā varu iedomāties. Jums ir dabisko intelektu, viss kārtībā, jūs pārbaudat. Mēs cenšamies uzturēt dabisko intelektu. Jūs jau pieminējāt to, ka viens no lielākajiem ieguvumiem ir tieši laika ietaupījums. To atzīst arī 70% nozares speciālistu, bet te uzreiz rodas jautājums, ko tas nozīmē pašiem speciālistiem un darbiniekiem. Laura, vai ir jāsāk uztraukties, vai tas nozīmē, ka notiks komandu samazināšana? Man liekas, ka mārketinga komunikācijas cilvēki uztrauc visu laiku par visu kaut ko. Tas nav nav jaunums, bet skaidrs, ka tā paļaušanās uz mākslīgo, ja tu paļaujies uz mākslīgo intelektu, tad tev taču ir jāsāk uztraukties un jāsāk meklēt citas darbus. Ja tu nepaļaujies un izmanto kā rīku, tad visticamāk ar tevi būs viss kārtībā. Es gan, kā jau Edgars minēja, par tiem 70% ar tādu ļoti lielu smaidu, jo bieži vien mēs pat nepamanām, cik daudz laika mēs ieguldamies, lai dabūtu no jebkura mākslīgā intelekta rīka pareizo atbildi vai formātu vai veidu, bildi, tekstu tāds, kas ir gatavs plus mīnus gatavs lietošanai. Un ir joks par to, ka programmētāji vairs neprogrammē, bet viņi tieši to pašu laiku pavada sarunājoties ar mākslīgo intelektu. Tā kā tur tas laika ietaupījums, tu viņu patērē kaut kam citam. Tu iespējams nepatērē tieši, lai rakstītu, bet lai pēc tam pārbaudītu, precizētu, lūgtu vēl vienu iterāciju un tā tālāk. Jo ir milzīga atšķirība, vai tev jāuzraksta vienkārši e-pasts, vai tev jāuzraksta mārketinga sauklis vai kaut kas kvalitatīvs ļoti. Jā, tieši tā. Paskatīsimies tālāk. Neatņemamu daļu no speciālistu ikdienas sastāda komunikācijas kanāli. Sociālie mēdīji neapšaubāmi turpina savu uzvaras gājienu, arvien vairāk izspiežot tradicionālos mēdījus. Kā redzam, vislielākais nozīmes pieaugums vērojams Facebook un Instagram platformās, kas interesanti. TikToks ir zaudējis vietu top 3, piekāpjoties Google meklētājiem. Mēs, kā jau ierasts, katru gadu apspriežam šo jautājumu, kas tad notiek starp tām sociālo tīklu, digitālo mēdīju un tradicionālo mēdīju attiecībām, kur esam pavirzījušies tajā.
Es domāju, ka tradicionālie mēdīji ar vien vairāk, tas, ko mēs redzam, ar vien vairāk pielāgojas. Tad, kad mēs paskatāmies mēdīju paradumu pētījumus, cilvēkiem vēl joprojām interesē ziņas, jaunuma, aktualitātes, un viņi tomēr tiecās uzticēties zināmiem pārbaudītiem avotiem. Vismaz katrs no mums, neatkarīgi no tā, ko mēs lasām vai patērējam, mēs gribam domāt, ka tas tomēr ir pārbaudīts. Un skaidrs, ka tradicionāliem mēdījiem ar vien vairāk un vairāk ir jācīnās par vietu sociālā mēdīju platformās, un to arī viņi ļoti veiksmīgi darīja. Mēs paskatāmies uz Latvijas radio spēju podkāstos izcīnīt savu auditoriju, kas ir ļoti augošs segments. Vai mēs zinām Delfi cīņu visos sociālajos mēdījos ar izcilu saturu Instagramā. Tā kā es domāju, ka tie kanāli mainās, bet vēlme pēc tradicionālo mēdīju satura un pēc kvalitatīva satura tā vienmēr paliks. Es domāju arī no reklāmdevēju pozīcijām. Metas platformas varbūt kaut kur ir nedaudz paredzamākas pret TikToku, gan to, kā tu vari paredzēt kaut kāds algoritmu izmaiņas un citas lietas. Plus arī man šķiet, TikTokā vairāk tomēr viss ir atkarīgs no satura veidotājiem, kas ir nākamā tēma, par ko mēs, un ne visi iespējams reklāmdevēji vēl ir iemācījušies operēt šajā vidē. Līdz ar to, ir dažādi noteikumi dažādās platformās, un man šķiet, Meta vēl ar vienu uzvaru tajā, ka viņa ir paredzamāka, tu vairāk vari izdarīt pats vai vismaz ar aģentūru partneriem, nekā tas ir tālāk caur TikTok un tā tālāk. Ar to arī ir saistīts tas, ka TikToks tagad ir izkritis no trīnieka un Google meklētājs. Es domāju, nav izkritis tik daudz kā stāsts par to, ka tur ir jābūt, bet tik daudz, cik daudz uzmanību mēs viņam pievēršam. Jo iespējams iepriekšējā gadā un vēl iepriekšējā gadā bija, tā teikt, mums ir tendence pārhaipot, latviski runājot, lietas, vai ne? Un tad ir stāsts par to, ka varbūt TikToks bija neadekvāti augsti uzlicis prioritātēs budžeta ziņā, un tagad viņš normalizēs. Tu sāc saprast, kāda auditorija vispār tur ir, ar kādiem rīkiem tu viņus var aizsniegt, kurām varbūt nozarēm viņš ir piemērotāks un veiksmīgāks, un kurām varbūt īsti nē. Tāda normalizēšanās, es domāju, notiek. Tos iepriekšējos gadus mēs vienkārši mācījāmies, apguvām jauno, kas ir TikToks, ko tur darīt, ko nedarīt, kāpēc darīt, nedarīt, un tagad vienkārši mēs esam sapratuši, ir uzņēmumi, kuriem der. TikToks kā platforma ir uzņēmumiem, kuriem neder. Un ir labi saprast un nemēģināt visu laiku būt tas, kas tu neesi. Kas par jums ir TikToks? Kā jums iet TikTokā un citās platformās salīdzinot to? Mēs TikTokā tūlīt būsim veseli 1 gadu. Ja mēs atskatāmies, kādēļ mēs vispār sākām TikToku, tad mums bija tieši diskusija par šo tematu, kādēļ mēs vispār tur gājām. Un tad, ja tā pāanalizē auditoriju, tad ir atsevišķi auditorijas veidi, kurus tu vari sasniegt daudz labāk tieši caur TikToku. Un tie ir vīrieši vecuma grupā no 35 līdz 45 gadi. Viņi vairāk izmanto tieši TikTok platformu. Un patiesībā, ja paskatās arī vispār uz kopējo Latvijas TikTok apmeklētāju daudzumu, tad tie virs 18 gadiem, ja es pareizi atceros, ir virs 800,000 cilvēku, kas ir ļoti liela sabiedrības daļa, viņi patiesībā tur ir. Un ja šo TikTok māk pareizi izmantot, tad tas ir ļoti labs veids, kā ar šo sabiedrības daļu uzturēt saikni. Un vēl viens no tādiem papildus iemesliem bija TikTok reklāma, jo TikTok reklāma arī kļuva pieejama Latvijā kopš augusta, ja nemaldos, un tad pagājušā gada. Un viņi bija salīdzinoši lēti. Ja paskatās, ja salīdzina, teiksim, ar Metu, tad tur bija līdzīga auditorija, tu varēja sasniegt pa krietni lētākām izmaksām. Un arī tas pats algoritms, kas bija TikTokam, viņš bija krietni tāds, viņš bija tāds diezgan mežonīgs, jāsaka, viņš vēl joprojām ir diezgan mežonīgs, bet tu varēji tikt pie tiem cilvēkiem, pie kuriem varbūt ikdienā tu netiksi. Viņš varbūt nav tik kontrolēts, tik varbūt sastrukturēts no visādām pusēm, kā tas ir Metai, bet tomēr viņš vēl joprojām ir diezgan labs rīks tieši komunikācijā un tieši tādu varbūt svarīgu auditoriju sasniegšanai, kurus to nevar izdarīt Meta. Un no citām sociālo mediju platformām, kas vislabāk konvertē? Tāpat Facebook un Instagram noteikti ir tie galvenie kanāli, kuros mēs arī investējam.
finanšu līdzekļus, un tad mēs arī tur, vairāk gan es teiktu, Instagrams krietni aktīvāks. Jo tomēr, lai kā arī gribētos teikt, ka vīrieši ir tie galvenie, kas pieņem lēmumus ģimenēs, tad bieži vien ir tā, ka pa mājokli tomēr tās ir sievietes. Mēs redzam, ka tieši sievieši maksā un sievietes pieņem lēmumus, bet tieši mēs redzam, ka par jauno mājokli vairāk interesējas, sāk domāt, pētīt, kaut kādā veidā interaktot, tieši sievietes. Un sievietes tomēr ir aktīvākas Instagramā. Te jājautā Kristīnai, pārsvarā tev ir sieviešu autori. Es teiktu, ka TikToks ir par zemu novērtēts. Man ļoti patīk TikToks. Neskaitot to reizi, kad es gāju rakstīt iesniegumu par ārkārtīgi milzīgu saņemtu apvainojumu. To mēs neskaitām, to es jau pārdzīvojis. Bet man simpatizē tā auditorija un reizēm tās ir un tā iesaiste, kas veidojās. Sveši cilvēki ir atvērti, viņi komunicē, viņi raksta komentārus un ir iespēja sasniegt auditoriju, kas līdz šim par tevi neko nav zinājis. Jo Instagram, diemžēl, algoritms tāds, ka tu vairāk vai mazāk sasniedz to savu sekotāju loku un tad cerībā tikt kaut kur tālāk. Bet TikTokā tas notiek tā tiešām mežonīgi un reizēm gribas kaut ko tādu jaunu elpu dzīvē. Un es jūtu, ka man arī pienāk sekotāji no TikTok, ja es ielieku TikTokā, ka uz Instagram atnāk vai Instagramā uzraksta vēstuli, jo TikTokā vēstuļu apmaiņa nav tik populāra. Bet šeit iztrūkst viens spēcīgs kanāls, kas šobrīd ir arī diezgan, manuprāt, labi strādā, Threads. Arī Threados var veiksmīgi komunicēt un nest vēstījumu. Un tur arī sasniedz auditoriju, kas ir pilnīgi atkal cita auditorija. Tas iekļausim nākamgad, bet arī īstenībā te ir interesanti, ka no dažādām perspektīvām tu kā satura veidotāji, kas konstanti ģenerē saturu, tev ir viena perspektīva, bet zīmolam būt TikTokā un visu laiku būt aktuālam un ģenerēt saturu ir ļoti izaicinoši. Un tad īstenībā tas ir jautājums par zīmolu uzņēmumu, kāda tad ir tā TikTok stratēģija. Uztaisīt kontu var jebkurš, bet no tā dabūt ārā jēgu. Kas man vēl patīk TikTokā, ka tās saturs nepieprasa tik liels puls, kā to pieprasa varbūt Instagrams. Jo TikTokā mēs varam ielikt arī daudz vienkāršāku, arī zīmoliem, daudz tuvāku, vienkāršāk tādu storiju formātu pat varbūt varētu teikt. Un šeit, man liekas, ja ir veiksmīga šī TikTok stratēģija, tad arī zīmoli var superīgi parādīt sevi. Jā, un tev ir jāatrod tas, kur tu spēlē platformai, bet nepazaudē sevi, vai ne? Jā. Es tieši gribēju pavaicāt par tām atšķirībām, jo katra platforma pieprasa savu, tā teikt, etiķeti, vai ir bijis tā, ka kāds grib sadarbību konkrētā platformā, bet tie uzstādītie mērķi, tu saproti, ka galīgi neiet tur. Jā, ir bijis, bet es domāju, ka tas bija vairāk saistīts ar to, ka man personīgi TikTokā ir lētāka reklāma nekā Instagramā, jo man tur ir mazāk sekotāji, un es nevaru garantēt, ka es sasniegšu tik lielu auditoriju, kā zīmols vēlēsies, jo principā TikToks prasītu veidot individuālu saturu tieši TikTokam, bet mēs jau esam mazliet... Jebkurā kanālā, ne tikai TikTokā, pilnīgi jebkurā kanālā. Man tā ir lielākā kļūda, ka uzņēmumi izdara viena veida saturu visos kanālos, un tad viņš beigās neperformē nekur. Tā, jo viņš nav atbilstoši sagatavots konkrētam kanālam. Papildināt par to, ka mums kā vizuālam produktam ļoti labi strādā Pinterest. Mēs esam sākuši Pinterestu un ir labi rezultāti. Bet tur Pinterestam gan ir drusciņi tomēr jāizvērtē tas saturs, kur lietas. Tur cilvēki tomēr sagaida tās skaistās foršās bildes un visu to, bet pagaidām mums tas labi strādā. Arī maksas? Jā. Vēl kas par sociāliem tīkliem? Viss izrunāts. Tad ejam tālāk, jau sociālā tīklī, tur arī talanti, influenceri, satura veidotāji. Varam redzēt, ka gandrīz puse komunikācijas speciālistu piesaista talantus primāri, lai sasniegtu lielāku auditoriju. Laura Deepwhite sniedz talantu pakalpojums, jeb savada zīmols ar talantiem. Tomēr, kā pret kuru slavenību Kristīna zinās teikt, tā attieksme var būt neviennozīmīga, kam patīk, kam nē. Kur aug kājas kaut kādiem tiem aizspriedumiem pret sadarbību ar influenceriem un kas ir tā zelta atslēga, lai veiksmīgi viss noritētu? Man liekas, ka zelta atslēga ir tajā, ka nav zelta atslēgas. Tā, ka nav tāda viena konkrēta formula, kā var strādāt ar talantiem.
tas, kas ir ļoti būtisks, tas, ko mēs skatījāmies cauri pētījumu un arī aprunājāmies fokus grupā ar pašiem talantiem, lai saprastu no otras puses, kā tad viņiem ir šī sadarbība ar dažādiem zīmoliem, mēs sapratām, ka nenovērtēts ir tas priekšspētes darbs. Ar to saprotot gan paša talanta auditoriju izpētīt, saprast komunikācijas stilu formu, gan arī to sadarbību veidojot, nepietiekami dots precīzi darbu uzdevums, nav nodefinēti mērķi. Tā liekas, ka it kā saprot, tā kā strādā mārketingā, gan jau sapratīs, nesaprot. Un tas nav pārmetums talantiem, vienkārši skaidrs, ka jo vairāk tu iedod, jo precīzāk tu nodefinē, jo labāku rezultātu tu saņemsi. Tā viennozīmīgi kājas aug arī, protams, ne tikai talantu vidū. Vispār ir daudzās nozarēs cilvēki, kas grib ātri nopelnīt naudu, un tie ir dārvas pilieni mucā, viņi ir. Iespējams, nevis iespējams, bet viņi ir sabojājuši šo reputāciju, domājot par talantiem, bet ja mēs paskatāmies, ja mēs viņus izslēdzam un paskatāmies kopumā, domājot arī par pētījumu, par tām atbildēm, tad lielākā daļa patiesībā ir ekspektācijas, nesasniegtās ekspektācijas, un viņas ir nesasniegtas tāpēc, ka nav izdarīts tie priekšdarbi. Tā kā nav skaidri nodefinēts, nav iedoti visi materiāli, nav vienošanās par gana precīzu rezultātu, kā Kristīna stāstīja perfekti. Aizved līdz lapai, un pēc tam tur tajā lapā nekā nav. Un skaidrs, ka tur nebūs tie pirkumi, ja tas viss process nav novests līdz galam. Un dienas beigās, kas bija interesanti, bija prieks dzirdēt no talantiem, ka viņiem pašiem interesē un ļoti daudz zīmoli grēko ar to, ka atnāk atpakaļ ar atgriezenisko saiti. Kā tad mums gāja? Apsēžamies un izrunājam, kas patika, kas nepatika, kas sanāca, kas nesanāca, kāpēc. Tāda godīga atklāta saruna. Jo talanti tomēr viņi nav tik, viņi ir ļoti dzīvi cilvēki, un viņu lielākā pievienotā vērtība ir tās emocijas un tas cilvēcīgums. Un viņi bieži vien nespēja būt tik korporatīvi, tādi vispaldies samaksājuma tā viņiem ir vajadzīga tā saruna, un tāpēc viens no tiem ieteikumiem, kas mūsu pusē ir vienmēr mēģināt apsvērt iespēju veidot tās ilgtermiņa attiecības, jo ja tu iepazīsties, ja tu velti to laiku, tad kāpēc viņu nepaturpināt, iepazīstinot auditoriju, abas auditorijas patiesībā un savstarpēji sadraudzinot. Man liekas, tā premise lielāka auditorija pat par sevi jau ir kļūdīga. Jo, ja mēs dienas beigās aizējam uz to, ka tev vajag konversiju un kaut kāds biznesa rezultāts, vienalga, vai tā ir zīmola tēls vai pārdošana, jautājums ir vairāk par kvalitāti. Un te ieslēdzās tas, ko Laura minēja par priekšspēju. Vai tā auditorija, kas ir šim satura veidotājam, atbilst tam segmentam, ir ieinteresēta, ir gatava pirkt, jo ir atkarīgs, vai tu vienkārši scrollau Instagram un skaties par smukiem mājokļiem, vai tu jau sāc plānot pirkumu, vai ne? Un arī stāst par to pašu saistību tavs zīmols un tā auditorija, kas apmeklē, jo līdzīgi tradicionālās mēdījos viens no apmeklētākajām lapām ir porno lapas, vai ne? Bet kurš no Vigivām visticamāk neizvēlētos reklamēties tur, vai ne? Un līdzīgi kaut kur ir arī ar satura veidotājiem, vai ne? Bet varbūt tieši kanāls. Kaut kādā ziņā varbūt. Kā Vigivamai iet ar talantiem? Labi, mums vispār ir savs departaments, kas strādā tikai ar influenceriem, satura veidotājiem. Mums, protams, pārsvarā tie ir tikai ārzemju, jo satura veidotāji Latvijā mēs vispār viņus neizmantojam. Ļoti maza auditorija priekš mums ir Latvijā. Bet, kā kolēģi teica, mēs tomēr veicam to izpēti. Mums ir tās trešās platformas, kur mēs tātad skatāmies šos datus, to atbilstību, auditorijas atbilstību un kādu saturu viņi veido. Un arī veidojam šīs attiecības. Mums vispār tā komunikācija ar katru influenceru ir sadalīta 3 daļās, kur tu iesildies, sāc viņam tur, piemēram, aizsūt to pirmo produktu, un tad viņš tur sāk stāstīt. Tad jau pēc tam mēs tur kaut kādu jau tur dāvaniņu, un jau tur vairāk kaut ko komunicējam. Un tad arī tam satura veidotājiem gribas arī vairāk par tevi pastāstīt. Viņš arī īstenībā pat pieliek no sevis vairāk, nekā tu īstenībā sākumā esi ar viņu sarunājis. Un, mēs daudz izmantojam, bet tas, ko mēs mēģinām darīt, ir radīt to sajūtu, ka viss tas process un ka tie influenceri darbojas organiski, ka mēs tur baigi nerādām savā varbūt Instagramā tik ļoti, ka mums ir visu laiku tur šērojam tos influencerus, bet ka izskatās, ka tie ir vienkārši cilvēki, kas dalās ar mūsu produktu. Un īstenībā mums tas diezgan labi strādā, bet tā izpēte un tā iesildīšana ir tomēr svarīga, ka
kvalitāte tomēr ir pāri kvantitātei. Es domāju, ka atslēga bija, kad teica, mums ir vesels departaments, kas to nodarbojas. Es esmu tik pateicīga šai diskusijai, jo reizē mēs satura veidotāji, mēs savā starpā arī daudz komunicējam un sajūtam milzīgu atbildību, jo no mums sagaida reāls pirkumus. Bet vai tiešām ieraugot vienu reizi, vienu reklāmu, arī televīzijā tu ieraugi reklāmu, tu tagad, jāiet nopirkt šis, jo rekord teica. Es piekrītu Laurai, šīs ilgtermiņa attiecības, un es arī bieži atsaku sadarbības, pat ja tur ir liels honorārs un iespēja labi nopelnīt. Tāpēc, ka es saku, bet šis zīmols, viņš dabiski neieiet manā saturā. Es dievinu tās sadarbības, kas man ir ilgtermiņā, kuras pēc tam parādās dabiski arī manā saturā, turpina dzīvot, un tad arī tie cilvēki atcerās, es viņiem atgādinu. Vienkārši, viņi redz kā faktu, ka viņi arī viņu lieto, tad es arī varētu pamēģināt. Jā, tas ir kā tu piesako konkrētam satura veidotājiem, ja tev interesē viņa tēma. Ja, piemēram, uzslēdz kanālu, kurā iet tikai asas sižeta filmas, pēkšņi reklamēt kaut ko, kas nav tajā tēmā, arī liktos dīvaini, vai ne? Un līdzīgi arī šajā vidē. Un to arī bieži pārmet man šeit influenceriem, ka ir viss. Ko tik nepārmet? Arī taisnība. Kā panavērtojat? Jā, mēs arī strādājam ar talantiem vai influenceriem, kā mēdz dēvēt. Un es gribētu teikt, ka tomēr ir mazliet atkarīgs arī no produkta cenas. Jo varbūt, ja tu vienu reizi redzi produktu, un viņš maksā, nezinu, līdz 5 eiro, varbūt tādā impulsu pirkumā, ja tu redzi Instagramā foršs video, 5 eiro, tu viņu tā kā nopērci. Principā tu zini, ka tev varbūt tās, ja tev produkts nepatiks, tu viņu kaut kur noliks, atdos kādam, tev nav svarīgi. Mūsu gadījumā ir tā, ka produkts maksā krietni dārgāk. Un tad ir skaidrs, ka šai sadarbībai ir jābūt maksimāli autentiskai. Jo bieži vien, cik es arī runāju vēl ar citiem gan kolēģiem, gan arī reklāmas nozarē strādājušiem, arī ar tiem pašiem talantiem, ka cilvēki jau arī, viņi jau spēj tomēr saprast, vai šis te konkrētais cilvēks pats lieto šo produktu, vai tā ir tīri vienkārši sadarbība un reklāma. Un tajā brīdī, arī, kad mēs domājam par šo te dzīvokļu reklamēšanu, ka mums ir, jāizvēlās, ar kuru no šiem te talantiem tālāk strādāt, tad ir pirmais jautājums, vai cilvēks spēs noticēt, ka šis te konkrētais cilvēks dzīvo šajā te konkrētajā dzīvoklī, un ja atbildi ir nē, tad vienkārši ir skaidrs, ka šādai te sadarbībai, lai arī viņi ir īstermiņa vai viņi arī ir ilgtermiņa, vienkārši nav jēgas, jo viņa nebūs autentiska. Un tajā pat laikā, mums pavisam nesen bija viens klientu pasākums, kur mēs organizējām, viņš bija tiešām ļoti liels, viņš bija organizēts, mēs tikko noslēdzām lielāku projektu, kur bija 16 mājas, un kopā tur bija paredzēts uz 700 cilvēkiem. Pats par sevi tas pasākums bija ļoti foršs, bet viņš bija organizēts tieši māju iedzīvotājiem. Līdz ar to mēdījiem īsti ziņa, tur, kāda jēga, tur nav rīko saviem iedzīvotājiem kaut kādu pasākumu. Skaidrs, ka īsti no tā nekāda jēga nav. Mēs zinām, ka mēdīju uzmanību mēs piesaistīt nevaram, bet tajā pat laikā mēs esam izdarījuši kaut ko foršu, un mums gribās arī pārējiem pastāstīt, hei, reku bija tāds pasākums, mēs uztaisījām mūsu māju iedzīvotājiem. Un, protams, bija skaidrs, ka tas ātrākais un foršākais veids, kā to izdarīt, ir, protams, piesaistīt kādu satura veidotāju vai talanti. Jā, un tas pat īstenībā viņš pat bija autentisks, jo konkrētais cilvēks tur kādu laiku tiešām bija dzīvojis. Un tas nebija tā, ka mēs paņēmām, paskatījāmies tagad tā, kuram ir vairāk sekotāji, tagad tādu vai ņemam šī. Tas bija tā kā ar tādu autentiskuma iezīmi. Līdz ar to tas arī veids, kādam tu izmanto šo te talantu auditoriju, ir arī ļoti svarīgs. Jo skaidrs, ja mēs būtu vienkārši ielikuši kaut kādu maksas rakstu, kurš viņi noskatītos tā reāli. Man ir jāpiemina šis noteikti, jo man ir vairākas satura veidotāji, kas ir tādi jauni influenceri, un par to sekotāju skaitu, ka mums vajadzētu atmest to, skatīties, cik ir to sekotāju, tāpēc, ka patiesībā tam ir maza nozīme, jo galvenais jau pievērst uzmanību, cik sasniedz auditoriju, un šobrīd tie jaunie talanti reizēm sasniedz daudz lielāku auditoriju un foršāk iesaist, jo ir tāda, deksme, sākuma deksme, enerģija, un tur ražo saturu katru dienu, un sasniedz daudz lielāku auditoriju, kā, tie daži labi ilgstošie tirgus spēlētāji. Mums vajag nokļūt tur, kur ir sociālajiem tīkliem. Agrāk, pirms gadiem 10, bija darba uzdevumos, mums vajag audzēt sekotāju skaitu kontos. Tagad par to neviens nerunā, jo visi saprot, ka tas nevar būt mērķis, tas vienkārši, nav jēga.
ar talantiem ir tieši tas pats. Nu, mums vajag kvalitatīvu auditoriju, mums vajag, lai caur to algoritmu saturs aizsniedz to auditoriju. To var panākt arī ļoti specifisks satura veidotājs, kurš deg par savu nišu un kuram nav mega auditorija, bet ir ļoti kvalitīva auditorija. Te mēs liksim daudz punktu līdz tiksimies šeit pēc gada un paskatīsimies, cik daudzi ir sadzirdējuši jūsu teikto un tiešām likuši to lietā un praksē, bet kopsavalkot mūsu sarunu, tas, kas izskanēja vairāk kārt, ir šī tiešām kvalitāte un pārdomātā saikne ar potenciālo klientu, community, jeb kopienas veidošana, un pats galvenais mākslīgais intelekts ir brīnišķīgs sparinga partneris ideja ģenerēšanā, bet atcerēsimies, ka dabiskais intelekts nav atcelts. Visiem, kurus ieinteresēja Latvijas mārketinga un komunikācijas vides apskats, ir brīvi pieejams jebkuram mājaslapā marketingavide.lv. Sirsnīgs paldies visiem ekspertiem. Tiekamies pēc gada! Paldies! Vislabāk!